kā padalīties ar viņa stāstu, Dieva stāstu, stāstu par And labo I've done vēstu. it in many ways. Saki? And I've done it in many different ways. Un es to esmu darījis ļoti dažādos veidos. On a board, Uz tāpeles, on a paper, uz papīra, on a tissue, uz salvetītes, in the sand, smiltīs. or simply with words. Saki? The snow. In the snow, Pizza boxes. pizza boxes. Sniegā mūsu Āfrikas brālis atkārto. Yeah. So let's start. Jā, Um, sāksim. if this is our world Ja šī ir mūsu pasaule, is a broken world. pasaule ir salauzta. We see so many bad things. Mēs redzam tik daudz sliktas lietas. We see wars, Karus, we see broken families, salauztas broken ģimenes, relationships, sadragātas broken attiecības, people, salauztas and cilvēkus. so much more. We don't need to discuss, do we? Tik daudz visu, ko tādu mums pat droši vien tas nav jāstāsta, visi zina. And I don't know if you knew it, but God never wanted it that way. Un es nezinu, vai jūs to zināt, bet Dievs tā nekad nebija iecerējis, ka tā būtu. God has a perfect purpose for our life. Dievam bija pilnīgs plāns priekš mūsu dzīvēm. And there's one reason how it came that people who started there Un ir viens iemesls, kāpēc cilvēki, kas sāka šeit, in God's purpose, Dieva nodomā, ended up in a brokenness. kāpēc viņi beigās nonāca In a šeit broken world. salauztībā, salauztā pasaulē. And this is simply walking away from the purpose of God. Un tas ir vienkārši aiziet prom no Dieva nodoma. This is what the Bible calls sin. Un tas ir tas, ko Bībele sauc vārdā grēks. And people here in this broken world Un cilvēki šeit, šajā salauztajā do so pasaulē, many things to find peace. saki, Do so many things to find peace. viņi mēģina darīt visādas tik daudz lietas, lai atrastu mieru dzīvē kaut kā. Some in relationships, Attiecībās, money, nauda, success, panākumi, drugs and alcohol, narkotikas, alkohols and also religion. un arī reliģija. Simply doing religious practices Darīt visu, ko reliģija saka, kas ir jādara pareizi, in the hope un cerība. that this will bring us back to the love and peace of God. Viņi cer, ka šīs te visas darbības kaut kā tev atgriezīs atpakaļ to mieru. Maybe it works a short time, Un varbūt uz kādu īsu brīdi tas arī strādā, and then it's like a rubber band bet tas ir tā kā tāda gumija. that pulls us back into brokenness. Viņi izstiepjas, tā kā liekas, ka ir, un viņi tev atvelk atpakaļ uz to salauztību. The good news is God really still loves people. Bet labā vēsts ir tāda, ka Dievs vēl ar vienu mīl cilvēkus. So what God did is He sent Jesus. Un ko Dievs tāpēc izdarīja, viņš atsūtīja Jēzu. Jesus came, Jēzus atnāca, and He was literally the only one viņš bija vienīgais, who managed to live according to the purpose of God. kurš tiešām dzīvoja savu dzīvi saskaņā ar Dieva nodomu. He loved loud. He loved loud. Viņš mīlēja ļoti skaļi, He spoke the truth. viņš runāja patiesību. What else did Jesus do? Ko vēl Jēzus darīja? What Father was doing? Healed people, Yeah. Sludināja evaņģēliju. preached the good news, So loved, so many things. tik daudz lietas. And He went that way in obedience Un viņš gāja paklausībā unto the cross. uz krustu. 3 days later, Jesus rose from the dead, 3 dienas vēlāk viņš piecēlās no mirušajiem. and this opened the door for us. Un tas atvēra durvis mums. Whoever comes to Jesus, Kurš nāk pie Jēzus, whoever confesses, kurš atgriežas, lūdz piedošanu par grēkiem, turns away from sin, novēršas no grēka, turns his heart to God, pavērš savu sirdi uz Dievu, can be saved. This is what the Bible says. viņš var tikt izglābts. Tas ir tas, ko Bībele saka. If we make Jesus king, Ja viņš Jēzu padara par karali, par kungu savā dzīvē, God will establish our relationship tad Dievs atjaunos, izveidos mūsu attiecības ar viņu. with Him as Father, Ar viņu kā ar tēvu, with ourselves, ar mums pašiem, with others, ar citiem cilvēkiem, and He will change us. un viņš mūs pārveidos.
And when we know God, Un, kad mēs pazīstam Dievu, there's one thing that God really wants. ir viena lieta, ko Dievs tiešām grib. He wants us to go back to brokenness. Viņš grib, lai mēs ejam atpakaļ uz šo salauztību, And share with others lai mēs dalāmies ar viņiem tur, how they can come back to the Father. kā arī viņi var atnākt atpakaļ pie Tēva. So we must ask ourselves, Tāpēc mums ir jāpajautā sev pašiem, according to which purpose do we live? pēc kura nodoma mēs dzīvojam. God's purpose Dieva nodoma or the brokenness? vai šīs salauztības? So, what do you think? Where do you stand at the moment? Ko jūs domājat, kur jūs stāvat, kā jūs dzīvojat? No matter if you share it very long or very short, Nav svarīgi, vai jūs to dalāties gari vai ļoti īsi. it's an opportunity to share the full gospel with people. Tā ir iespēja padalīties ar pilnu evaņģēliju cilvēkiem.